Esiet sveicināti, dārgie telpu futbola cienītāji! Šodien mēs ar jums tiekamies Daugavpilī, Daugavpils Olimpiskajā centrā, kur vērosim Latvijas telpu futbola virslīgas ceturtdaļfināla trešo spēli starp Bērnu futbola centru Daugavpils un Raita New Project O komandām. Pirmo spēli ar 2-0 uzvarēja Bērnu futbola centrs Daugavpils. Otrajā spēlē pārliecinoša uzvara Raitai. Un tieši Raita tagad dodas savā pirmajā uzbrukumā. Pirmais bīstamais sitiens. Cīņa ir ļoti saspringta un Daugavpiliešiem šī ir debijas sezona Latvijas telpu futbola virslīgā. Un tikko labs moments Daugavpilī. Bet visticamāk Raba, kas neilgi pirms pamaturnīra noslēguma pastiprinājis arī ar pāris legionāriem, tiks šajā pusfinālā un tur cīnīsies ar Nikaru. Jačslavs Vansovičs pirmo reizi devies laukumā šīs dienas mačā Daugavpilī uzreiz. Viņš ar bumbu uzreiz arī sit pa vārtiem un neslikts sitiens. Opā, labs moments Raitai. Un laba piespēle, bet Jevģeņijs Ņerogals lieliski nospēlē izgājienā no vārtiem un galu galā paliek bez sitiena Raita, bet tagad Daugavpils Tarasovs! Un Tarasovs aizsit bumbu garām vārtiem. Kas par momentu? Laba izspēle un vārti! Jevģeņijs Simonovs atklāja spēles rezultātu un no kā var teikt, Daugavpils gūst arī vārtus. Labi izspēle standarta situācija un Jevģeņijs Simonovs var gavilēt. Viņš ir guvis vārds 11. numurs Daugavpiliešiem. Izvirza Daugavpili arī vadībā. Tumaņikovs iesāk Daugavpils uzbrukumu. Lieliska piespēle Komarovam ir jāgūst otrie vārti, bet Komarovs neizmanto savu iespēju. Vairāk vai mazāk Daugavpilieši ir ātrāki, par ko varētu uzslavēt Raitu. Raitas futzālisti krietni vairāk kustās, krietni vairāk meklē iespējas kaut ko izveidot, atrast brīvo zonu, bet bieži vien pietrūkst ātruma vispār viņu darbībās. Tagad gan ātri pietuvojās vārtiem sitiens un Ņerogals glāb Daugavpili. Laba izspēlē un bumba tieši rokās Ņerogalam ielido. Kuplovs. Tarasovs var mēģināt atspēt 1-1. Pāvils Tarasovs sagaida viņš partneri un ir moments! Gandrīz piespiešu Raitu kļūdīties. Tagad laba pretuzbrukuma iespēja Raitai. Sitiens Ņerogals vietā. 1-0 Daugavpils ir vadībā. Vienīgos vārds guvis Jevģeņijs Simonovs. Var mēģināt arī uzsist no šīs pozīcijas. Tas tiek arī darīts Ņerogals vietā. Bet tam jāņem vērā arī tas, ka Daugavpils komanda fiziski nebūs tik spēcīga, lai arī līdz mača beigām noturētu augstu spēles līmenī. Bet tikko redzējām lielisku pretuzbrukumu. Bet pamazam Raita tuvojas pretinieku vārtiem. Daugavpilieši ieņēmuši statiskas pozīcijas, nosedzot standarta zonas, kur varētu iziet labas izspēles. Labi piespēle un Kaļiņins kritienā. Tiesnesis bija tuvāk un ļoti labi redzēja visus notikumus tur laukumā. No šīs pozīcijas var sist un jāsit arī. Lieliski izrāvās līdz sitienam Edgars Ruberis. Jāsit no šādas pozīcijas. Galā seko piespēle, vārdstāps un vārti! 1-1 un gavilē Raita sabraukušie līdzjutēji. Tomēr izdodas nospiest viņam Daugavpiliešus un 1-1. Skatāmies vēlreiz atkārtot. Tagad situācija ir mainījusies un šoreiz šī piespēle bija precīza un laba izspēle un rikošets gandrīz bumba ielido vārtos. Un laba iespēja Raitai, rezultātam jākļūst 2-1 un iespējams, ka bija arī spēlē ar roku. Liels haoss šeit bija galu galā. Tumaņikovs. Nesit pa taisno piespēle Simonov un vārti! Jevģeņijs Simonovs gūs savus otros vārtus šajā spēlē. Nepamanīja Vansovičs, ka viņam izdarīja piespēlēt Tumaņikovs. Galu galā jau atkal pretuzbrukums Kačirīgins. Rikošets, vēl viens rikošets un Jevģeņijs Ņerogals glābs. Galā bumba zaudētā Tumaņikovs, lieliski piespēle Komarovam. Komarovam jāuzņem ātrums, jāizdara piespēle. Vansovičs sīt tieši rokās vārdsargam. Būs galvenais diriģents šajā saspēlē. Stepaņoks sīt un labs sitiens.
Vēl viens sitiens vārtu stāvs un paveicas Daugavpilī. Paveicas Molčanovs. Molčanovs masīvs spēlētājs. Galu galā viņš iegūst savu sitiena pozīciju un tikai Jevgeņa Ņerogala meistarība glāb. Vēl viens sitiens vārtu stāvs. Molčanovs sit garām. Vārtiem sit Marks Molčanovs. Būs sitiens. Nav sitiena, paliek bez sitiena. Raita varbūt tagad būs, tagad ir, bet tieši rokas Ņerogalam. Maksimčuks mēģina presingot Paklikājos, pats sitīs, Paklikājos sita, sitienu bloķē Tamaņikovs. Tukši vārti un bumba lido garām vārtiem. Sitiens piespēlē. 4, 3, 2, 1. Un tas ir arī viss. Nepaspēja Raita izspēlēt līdz vārtu gumam. Un Daugavpils skatītāji Gavilē kapteinis Vladimirs Tamaņikovs. Jūs to visu redzat savos ekrānos. Vladimirs Tamaņikovs pasakās publikai. Un rezultāts 2-1 gan šajā spēlē, gan visā sērijā. Bērnu futbola centrs Daugavpils izcīna uzvaru. Un apsveicam visus tos, kuri fanē par Daugavpili, un paldies visiem, kuri skatījās mūsu spēli.